uz pilnu slodzi! Redzi, kas man te ir? Kāda skaista vēstulīte. Tev jau laikam Lauriņai kāds pielūdzējs atrakstījis. Nē, te rakstīts mīļajam Oskariņam. Kā? Mīļajam Oskariņam? Nu tad teicis man tagad Mīļajam Oskariņam? dabūs padejot. Pagaidi, es pat atdošu tētim. Tad padejo tu. Man tagad nav laika dejot. Labi, tad piesakies tā, ka tev būs laiks. Pagaidi, nu labi, es padejošu. Tad aiziet mazo gulbīšu deju. Nu nevar kaut ko citu. Nu labi, ko gribi? Nu labi, tavam vecumam atbilstoši. Manam vecumam? Nu jā, Lauri dejo daudz veiklā. Nu, protams, Lauriņa, skaidrs. Tikai neaizmirst sadot tētim. Jā, protams, sadošu. Mīļajam Oskariņam. Mīļajam Oskariņam. Mīļajam Oskariņam. Neārprāts, ne. Kāda nekaunība. Kā tā var? Dagnija? Dagnija, iedomājies Oskaram kaut kādas kuķi atrakstījis mīlestības vēstuli. Mans mīļotais, neaizmirstamais vienīgais. Sākums daudzsološs. Katra diena, kad esam kopā, man sagādā neaprakstāmu baudu. Mana sirds deg neremdināmās mīlestības liesmās, no tava skatiena vien tā trīs kā žubīte uz elektrības vadiem. Uz elektrības vadiem, bet tas taču bīstami. Nu, lasi tālāk. Es kūstu kā svece pusnaktī, kad redzu, ka arī tu pret mani neesi vienaldzīgs. Pusnaktī? Nu jā, viņš reizēm mēdz pārasties pēc pusnakts. Nu, ko tad tu viņam tādās reizēs saki? Nu, ko tad es viņam varu teikt? Viņš man nestāsta, ka viņš ir bijis pie tās žubītes. Viņš jau man stāsta, ka viņš ir aizkavējies darbā. Viņš pat piezvana, pirms viņš aizkavējas. Tu nekad neesi mēģinājis noskaidrot, vai viņš patiešām ir darbā? Nē. Kļūda. Es, piemēram, Ilvaram pat koncertu laikā ik pa brīdim piezvanu, lai pārliecinātos, ka viņš patiešām ir uz skatuves. Nu, es tā nevarētu. Tāpēc jau tu tagad esi tādā stāvoklī un tev ir jāsamierinās ar visādām trīcošajām žubītēm. Tā, tas nekas, ka tu esi vecāks. Kad būs skriet uz aptieku pēc viegras, tad redzēs, ko nozīmē tas nekas. Neuztraucies par to, ka man ir tikai 18. Tu redzēsi, ka spēšu būt lieliska māte taviem bērniem. To es arī gribētu redzēt. Daudz labāka nekā tā vecā kaza. Vai tu vari iedomāties? Kur ir tā vecā kaza? Nu, nē, jau to, bet tu vari iedomāties šitādi nekaunību. Es cenšos. Es ticu, ka vairs nav tālu tā diena, kad liktenis mūs savienos uz mūžu, skūpstu, kaislīgi, tava Anželika. Nu, ko tu par visu šito saki? Ko? Tātad viņš salaiž ar 18 gadus vecu skuķi, ja? Jā, tā tu rakstīts. Jā, pēc rakstītā tā sanāk. Skaitās pieaudzis cilvēks, nav kur piesieties. Kā nav kur piesieties, bet bērni, bet ģimene. Nu, no morāls viedokļa, protams, ka ir kur piesieties un vajag piesieties. Bet no juridisku viss tīrs. Nē, nu, paldies Dievam, vismaz kā Oskars nav rakstījis to vēstuli. Vismaz tā žubīte ir tā, kas tur trīc uz elektrības vadiem. Nevis varbūt viņš jau maz tā netrīc. Kāda tam ir nozīme? Katrs trīc pa savam. Viens kā žubīte, otrs kā pingvīns. Nu, ne jau to es gribu tev teikt. Es tev gribu skaidroju, ka saprot, tas kuķis ir viņā iemīlējis. Varbūt, ka Oskars vēl nemaz tā nav. Ja mēs būtu atraduši Oskaru, uzrakstīt vēstuli, tad jau viss būtu skaidrs. Ko mēs te sēžam? Ejam meklēt tās Oskara vēstules. Nav vērts meklēt, es jau visu pārmeklēju. Nu, nav, nekā nav. Visādi rēķini, visādi papīri pa pilna, bet tas jau nav. Nekāda vārda par Anželiku, vispār nekā. Klausies, varbūt, ka viņš viņu sauc kaut kādā citādākā vārdā. Konspirācijas nolūkos. Jā, par Lauriņu, par Baibiņu vai par Anitiņu. Tātad tur visādas Lauriņas, Baibiņas un Atiņas ir pa pilnam, jā? Pa pilnam. Dīvaini. Nē, kas tur gan dīvains? Kas dīvains, ka vīriešu vēstulēs mēs varam atrast viņa sievas vai meitu vārdus? Tātad tās visas viņam jau ir sievas un meitas. Kas tu esi nojūgusies, nu? Ko? Nē, piedod, es aizdomājos. Par ko tad? Klausies, varbūt, ka viņš nemaz negrasās tev pamest. Tā ir vienīgā man ticība, vienīgā man cerība. Bet, protams, paklausies, Eiropā jau sen ir modē, ka vīrietis dzīvo ar vairākām partnerēm vienlaikus. Paklausies, varbūt, ka viņš tev vienkārši grib kādu pievienot, ko? Nē, tad jau principā tavu dzīve nemainīsies. Tu tepat varēsi dzīvot, varēsi mazgāt traukus, tīrīt putekļus, varēsi arī tu otru pielikt pie putekļu tīrīšanas. Man neviens nav vajadzīgs palīgā pie putekļu tīrīšanas. Es pati lieliski tieku ar visu galā. Nu labi, varēsi sūtīt uz veikalu iepirkties, likt bērnus pieskatīt. Bērnus pieskatīt? Kas ir? Iedomājies, tu būsi tāda kā,
Pirmā sieva. Nu, tāda kā priekšniece viņai. Varēs komandēt. Man te nevienu nevajag komandēt. Šauzāļais mešas. Oskar, Tu guli. kāpēc tu tik vēlu? Tu kā vēlu? Darbs, mīļā, darbs. Tagad, pusnaktī. Ak, kungs, it kā es pirmo reizi tik vēlu atnākt mājās. Mums bija darbā dzimšanas diena grāmatvedēji, jā. Tad tas ir tas darbs? Protams. Ja jau viņi nebūtu mūsu grāmatvedi, tu domā, ka es tur sēdētu? Nē. No viņas labā garstāvokļa atkarīgi mūsu labklājība. Bet kāpēc tu man nepiezvanīji? Ko, es tev nebrīdināju? Ne? Nē, Nē. tiešām tad es laikam būšu piemiris. Bet tu gulmīļā, tu čuči. Es ar tepat, jā? Es ar. Nāc iekšā. Nu? Kas jauns? Nekas iepriecinošs. Vakarā pārdās vēlu pēc pusnakts. Un turklāt vēl ļoti arī ierēbis. Nomierinies, mēs tiksim par visu skaidrībā. Es uzsūtīšu Oskaram virsū Ilvariņu, lai parunājas kā vecis ar veci, lai izskatās sirdis pie koniciņa, lai Ilvariņš pastāsta, ka viņam ir attiecības ar kādu jaunu meiteni. Ko, viņam arī? Nē, taču, lai viņš saflaitē. Lai izprovocētu Oskaru uz atklātību. Tev tikai man jāpasaka, kad Oskars ir viens pats mājās. Kungs, kas tur vēl? Ilvar! Sveiks! Sveiks, Oskar! Tu tādā stundā neesi sajauts adreses? Nē. Nu. Laikam, ka neesmu gan. Paklau man. Man vienkārši problēmas. Kas ir? Ar sievietēm problēmas. Kungs. Es tev atnesu drusciņu nodzēru pa ceļam. Tas nekas. Nāc iekšā. Es esmu pieredzis, ka pie manis nāk ar pusizdārtām pudelēm. Piedod, es Tā, sēdi. pateicos. Stāstī. Ej, paklausies, Zacen taču negribēs, ne? Nē, var jau. Jā, es ar tā domāju. Jā, Es ar var jau nekad arī pēc, jā. Jā, es ar nekad pēc pirmās pudelās neuzkošu. Tā, Tad tā. Jā. Paklausies. Tev ir kādreiz uzmākušās jaunākas sievietes? Bez šaubām, ka ir. Gandrīz katru dienu. Jā? Jā. Cik tev ir tādu? Kā vesels divas? Divas. Jā. Uzmācās pa divām. Bez šaubām, ka uzmācas. Un cik tev viņām ir to gadu, ko? 11, 18, tā kā tu nezinātu. 11 gadi. Jā, laiks skrien. Oskar, tas tā, Oskar, bīstami. Ko bīstam? Protams, ka bīstam. Laiks skrien, tuvāk kapiņam, tā teikt. Nē, es ne par to, es domāju, ka bīstami ir to, kurai 11. Labi, 11. Dažreiz bīstamāk ir ar to, kurai 18. Un kā? Kas ir? Kā viņas tev uzmācās, ko? Kā uzmācās? Rābi sklēpī, bučo, apmīļo. Beigās prasa naudu. Prasa naudu. Bez šaubām. Tā es tik maku vaļā. Tad tās ir tās. Kas tad? Tās ir prostitūtas. Labi, izbeidz. Manā mājā izvēlēsies teicienas, jā? Viss. Bet ja prasa naudu, tad tu zini. Paklausies, ja vīrietim būtu jāmaksā tikai prostitūtām, viņam pietiks strādāt 15 minūtes dienā. Jā, 15 minūtes dienā man arī mēdz būt tā. Jā? Tā kā nav iedvesmas, kad nekas, Tad tu šodien nāc pie manis meklēt iedvesmu, Nē. Labi, runā ātri, man nav laika, man arī jāstrādā. Man atšķirībā no tevis nevajag iedvesmu. Saproti, es nācu, ko tev gribēju pateikt, to, ka man arī
uzmācās topmodele. Viena grib ar mani tā kā, vai es... ko, pārguļu. Tev vecais! Stulbi kaut kā. Jā, bet tas taču ir super! Ko? Tu taču esi jauns, neprecējies cilvēks, aiziet uz priekšu! Kā man tak dadzīts un... Izbeidz, kāds dadzīts, ko tu te man stāsti? Dadzīts pats maina vīriešu tā kā cimdu. Oskar, tas bija pirms manis, tas... Blā, nevajag. Es par to nebūtu tik ļoti. Jā. Jā, bet tev nekāda pierādījuma nav. Redz, Kāda pierādījuma? Es taču neskaidīšu pakaļ dadzītiem un nemeklēšu pierādījumus par viņas izklaidēm. Jā, jā. Redz, ka nav tev pierādījumu, tad redzi arī nav. Tad redzi. Paklausies, tu klausi manam padomam. Tu labāk izvēlies to top modeli, nevis to piedod raganu, ja? Un tas ir mans silts ieteikums tev. Tad tā. Viņš teica, ka ir 2. Pat 2? Pat 2? Jā. Tai vienai. Esot 18 gadi. Tā ir tā Anželika. Tas ir skaidrs. Vārdus viņš nenosauca. Protams, slīpēts viņš ir. Viņš vēl ies nosaukt vārdus. Jā, un vēl viņš teica, ka viņš izvēlētos jebkuru topmodeli, tikai ne to raganu. Kādu raganu? Tas tev jāuzmin pašai ir, jā? Labi, bet pagaid, kura ir tā otra? Tā otra ir, un viņai, es nevaru pat pateikt, man... Viņai esot 11 gadi. Ak, Dievs! Es man liekas zaudēšu samaņu. Anitiņ, turies. Tev ir jāizdara patiesības kaus līdz galam, lai arī cik tas rūgts būtu. Jo var atnes ožamu spirtu. Jā. Nē, ožamu spirtu es nedzeršu. Kas tad tev liek to dzert? Tev tikai jāpaost, lai tu nenoģībtu. Paklau, kur tas spirts ožamais? Tur guļam istabā. Jā. Es jau tev sen teicu, ka vīrieši ir lopi. Visi. Jā. Un tagad tu redzi, ka arī tavs Oskariņš nav nekāds izņēmums. Un likums ir viens. Jo vīrietis izskatās likumīgāks, jo patiesībā viņš ir baismīgāks izvirtulis. Piemēram, mans Ilveriņš, ja? Izskatās pēc gatavā kuļa, bet ne uzticīgs. Un kopš mēs esam kopā, viņš uz citām pat nav uzdrošinājies aci pašķielēt. Lūk, tur jau viņš arī nāk ar rožamā spirta pudelīti. Klau, šitas būs tas īstais, ko? Nē, jo viņš šitas ir pret klepu, bet nekas, es iedzeršu šito pašu. Patiesībā jau šādos gadījumos ir galvenais lieki neklepot. Jā. Tu kaut kur iesi? Protams, ka iešu. Ne jau es viens vien. Tad tā ir taisnība, Oskar. Šaubām, ka taisnībā es atkal esmu iemīlējies. Bet kā tu nesaproti? Tā taču ir tikai tāda mirkļa iedoma. Izbeidz. Kas tev liek tā domāt? Tas nenozīmē, ka es ikdienā varbūt esmu te tāds mazliet korekts par daudz, jā? Tas nenozīmē, ka es nevarētu... Labi, Oskar, es visu to saprotu, bet kā ar vienu, bet kāpēc ar 2? Turklāt vēl tā viena... Kāpēc te ir vesels 7? Pat 7? Jā. 7 ir laimes skaitlis, kas tur kā brīnīties. Bet kā, lai es nebrīnos, Oskar, tu, kas vienmēr es teicu, ka tev pietiek ar 1, tad pēkšņi tagad 7. O, kungs. Ikdienā varbūt 1, bet svētku reizē taču ir 3 vajag. Varbūt 5, vislabākais 7. Tad 7 uzreiz? Bet, protams, viss vienā pušķī.
Tu nepārspīlē. Nu, kungs, nu kas tur ko pārspīlēt? Nu, es ilgstēju stāvēšu tupēšu ar tām rozēm rokā. Ja tev ir jāskrien, tad jau ej. Bet šaubam, ka man ir jāskrien. Un kamēr tu vēl sataisīsies, starp citu. Kā es? Kā tu gribi teikt, ka es... Nu, bet, protams, tu taču neies ārā šādā izskatā. Ja man tagad ir kaut kur jāiet, tu zini, ka es varu arī šādi. Man Paklausies. Tu nevari sabiedrībā rādīties šādā izskatā. Ko cilvēki padomās? Man ir vienalga, ko padomās. Kungs ir ārā, es pirmoreiz dzirdu, ka tev ir vienalga. Nu, mūdīgi aiziet uzvod kaut ko jauku un vislabāko, kas tev ir. Nu. Un paņem beidzot tās puķes. Tās ir man? Nu, interesanti zināt, kam tad vēl? Uz šķiršanos, jā? Uz kādu šķiršanos? Uz tikšanos. Bet tad tu tiešām esi aizmirsis uz to dienu, kad mēs pirmoreiz satikāmies. Tev bija 18 gadi. Jā, bet viņai, mīļais, nebūs visu mūžu tie 18. Mīļā sirds, tai sievietei, ko es mīlu, vienmēr būs 18, kā tu to nesaproti. Žēl tikai, ka tās tavs jūtas izrādās ir tik nepastāvīgas. Paklausies, izbeidz par manām jūtām. Izbeidz! Kas tev liek šaubīties par manām jūtām, ko? Es tev esmu devis iemeslu? Nē, nu līdz šim jau tu neesi devis to iemeslu. Nu tad kas ar tevi notiek? Vispār, kas ar tevi šodien ir? Tu izskaties tādi jocīgi. Bez šaubām mēs jau varam palikt mājās, protams. Atzīmēsim tā mierīgi, kusli. Bet es tikai domāju, ka tev patiktu aiziet uz kādu klubiņu, tāpat kā mēs to iepriekš jau esam darījuši visus šos gadus. Ne, protams, man patiktu. Beidzot! Nu, Piedod. nu. Man liekas, es tev tā drusciņ kaut kā pārpratu. Brilles! Interesanti zināt, kas te būtu ko pārprast. Tu esi viens pats? Nu, tagad jau vairs ne. Tad es ātri. Ko ātri? Jā, paklausies, tu man mājas, tu pats ar to pārvērts. Nē. Man ar tevi ir nopietni jāparunā. Nu, tad sēdi. Tu negribi? O, nē, paldies, es jau paēdu. Eju, paklausies. Nu, tad beidzot, pārgulēji ar to top modeli. Nē, nav. Nav nekādas top modeles vispār nav. Kā tā? Dagnija teica, lai es tev sakarinu makaronus uz ausīm, lai es... Viņām abām ir aizdomas, ka tev ir mīļākā 18-gadīga meitenīte. Kādām abām? Nu, Dadzītim un Anitiņai. Un tad viņas teica, ka atradušas vēstuli, kurā kaut kāda Anželika atzīstās tev mīlestībā. Man? Tev, jā, un tad viņas teica, lai es tev it kā izstāstu par to it kā manu topmodeli, un lai tad tu man pretī izstāstu par to savu mīļāko. Un, Oskar, piedod, es esmu kretīns, es esmu cūka, es esmu nelēdz, es esmu nodevējs, bet es viņām izstāstīju par tām abām divām. Kādām abām? Nu, tu atceries, tu tak man stāstīji. Tā viena, kurai 18, un piedod arī par to, kurai tie 11 gadi es izstāstīju. Nu, paklausies, Ilvar. Oskar, piedod, lūdzu, piedod. Es nemūžam vairs nekad. Es esmu cūka, es nekad tā nedarīšu vairāk. Labi, es tev piedodu. Paldies. Es tev zvēru, es nekad mūžā vairs... Kurš? Tikai tev par to būs jāizdara viens darbiņš. Skaidrs? Jā, labi, visu. Tikai, zini, es iedomājos, varbūt es viņām tagad izstāstīšu, ka es biju piedzēries un ka es tur sadzējoju, ka nekas tam līdzīgs nav bijis, ka tu man neko nesteici. To pēc tam. Padīju! Atkal vēstuli? Tikpat skaisti kā pagājušreiz, redzi? Tētim atkal, jā? Nē, šoreiz tev. Man? Vispirms pādējo. Nu, tieskas jau nebija, bet ņem. Tavi karstie skūpsti vēl ar vienu deg uz manām lūpām, lai arī man ir tikai 16. Halo? Anitiņa, Jā?
Tu vari iedomāties, man kaut kāds sīkais kretins atrakstījis vēstuli, kurā raksta, ka es ar viņu esot gulējusi. Kāds sīkais kretīns. Nu, kā tad es to varu zināt? Nu, kaut kāds 14-gadīgs Pēterīts, nu. Pēterīt, neņem galvā. Man arī iedomājas, man tikko pienāca vēstule, kurā man kaut kāds mazais sīkais Jēkabiņš atzīsts mīlestībā. Iedomājas, pirms Oskars, tagad mēs ar tevi. Bet tu saproti, ka to manu vēstuli pirmais atrada un izlasīja Ilvars, un tagad viņš krāmē čemodānus. Vai, pagaid, man arī Oskars nāk. Oh! Bučiņu. Buči. Kas tev tur ir? Nekas. Parādi. Ko dvēts, nekas? Nu, parādi. Nu, izbeidz. Abas rokas. Abas. Parādi. Oskar, Rādi šurp. Kas tev tur ir? tur vienkārši kāds ākstās. Nu. Re. Miljonetiņi, tevi karsties skūpsti vēl ar vienu deg uz manām lūpām. Ko tu tas nozīmē? Tagad vienkārši rakstīdamies, kāds raksta šitādas vēstules. Tikko man zvanīja Dagnī, viņa arī ir tādu saņēmusi. Tu netici? Nē, tam, kas Dagnī zvanīja, tam es ticu. Par tām vēstulēm tas viss arī ir pilnīgi taisnība. Starp citu, nesen tev pašam tāda pienāca. Tiešām? Jā, tiešām. Jā, kur arī rakstīts, ka Jēkabiņš vēl aizvien uz savām lūpām jūt manu skūpstu. Nē, tev raksta kaut kāda tur Anželika. Un jau atplēsta. Jā, piedod. Es atplēsu un piedod, es biju ļoti greizsirdīga. Cūka. Par man arī. Cūka. Lauriņ! Kungs, kurš tad bija tas nelietis, kas tādu nabaga bērnu pārvērt tik briesmīgā dzīvniekā? Nabaga bērnu? Iedomājies, viņa man atsūta anonīmu vēstuli, ka viņa lūk salaižot ar manu Andri. Ja vēstuli bija anonīma, kā tu zini, ka tā ir Sintija? Pēc rokraksta? Tu nesaprātīgais bērns. Rokrakstas vajadzēja sagrozīt vai iedot kādam citam uzrakstīt. Es to Andrim nepiedošu. Viss! Neuztraucies, Lauriņ, neuztraucies. Te taču visiem tiek sūtīts kaut kāds tāds viltots mīlestības vēstules. Starp citu, tētim pirms pāris dienām arī tāda pienāca. Tēvam? Jā, no kaut kādas 18-gadīgas mīļākās. Pagmam, tas nav no Anželikas. Tu viņu pazīsti? Protams, ka es viņu pazīstu. Tad tā ir taisnība. Ko? Tad tu zināji, ka tēvam ir romāns ar Anželiku. Ar Anželiku? Tēvam? Jā. Es šaubos, vai viņam ir kaut cerības uz Anželiku. Anželika taču ir traka pret tā Oskariņu. Tad tā Anželika rakstīja to vēstuli kādam citam Oskaram. Un tu tiešām domā, ka viņi varētu ieķerties tēvā? Kāpēc gan ne? Paskaties uz tēti, viņš ir visiznesīgākais, skaistākais vīrietis, kāds vispār ir redzēts. Pateicos. Anželika tā nedomā. Tad viņi ir muļķi. Jā, bet tu savukārt esi ložņa mamucīt. To vēstuli man iedeva Baibiņa. Starp citu, kāpēc tā vēstule nebija tur pie tā Oskara, bet kā viņa atradās par šeit? Oskars ir mūsu fizikas skolotājs, un viņš bēg no Anželikas. Tieši tāpēc man ir tās Anželikas vēstules daudz vieglāk viņam kabatā iebāzt nekā pašai Anželikai. Tad kāpēc tu to neizdarīji? Ko, kāpēc? Tāpēc, ka es pati gribēju izlasīt, kas tur ir rakstīts. Tad, kura šeit ir ložņa, ko? Baibiņa, protams. Bet es nezināju, es tavā roksumiņā atradu smuku vēstuli, uz kuras bija skaidri rakstīts mīļajam Oskariņam. Un mīļais Oskariņš taču ir mūsu tētis.